Konkursa ēnkurs otrā kārta tradicionāli notiek Jūrnieku mācību centrā Lapa. Sekosim līdzi, kā veicas šīs dienas dalībniekiem, jo īpaši tāpēc, ka šajā atlases kārtā piedalīsies skolas un komandas, kuras pieredzi un panākums guvušas jau vairāku gadu garumā. Jau 8. reizi ēnkurā piedalās Bauskas valsts ģimnāzija, kā arī Rojas, Brocēnu un Rīgas Ķengaraga vidusskola. Savukārt Alūksnes novada Jēkabpils 3. vidusskola, Madonas valsts un Ziemeļvalstu ģimnāzija šajā konkursā startē jau 5. reizi. Stafetes posmā pārbaudīsim darbu komandā, kā arī spēju katram individuāli uzņemties līderu lomu savā etapā. Uzdevums skaidrs? Nu, apmēram, jā. Vai kaut kas līdzīgs ir dzīvē jau darīts? Nu, gan neesmu dzēsis, ne. Nu, vai es vispār ar šļūtenēm darbojies. Un kas šeit būtu tas svarīgākais? Droši vien taisni atratināt šļūtenes, dabūt kaut kādu labu spiedienu, lai var notriekt to tur. Nu, un nesajaukties, pareizi savienot visu, lai nav misēkļi. Tas arī varētu būt tas izšķirošais faktors. Nu, jā, tā varētu būt. Nu, cik es esmu dzirdējis no draugiem ugunsdzēsējiem, ka tas ir ļoti svarīgi, nu, visu izdarīt ātri un organizēti. Paliek vairāk! Vairāk, kaut spiedienā. Piekrieti, vai? Jūda! Jau divar balīt! Atlaid jau var balīt! Jau, kāpēc jau nepalīdzēt? Apsveic ar uzvaru. Paldies! Kas bija tas noteicošais? Noteicošais, es domāju, stafetes pirmais posms. Jūs praktiski vienlaicīgi ieradāties šeit, nododot stafetes pirms dzēšanas. Nu, es nezinu, varbūt veiksme. Kaut kas tāds. Netin tikai vienā vietā. Kas notika sākumā? Nu, mums pazuda ūdens, nebija it kā tā, ka spiediens nebija, jo mums truba bija taisna. Nekāda mezgla nebija, vienkārši pazuda spiediens mums vienā brīdī. Nu, kaut kāds 20 sekundes nebija ūdens vienkārši, un tad parādījās, un tad mēs jau bijām atlikuši. Let's go! Uz Aiziet! Uziet priekšu! Лёха, герач! Apsveic ar uzvaru. Paldies! Kā gāja? Traki! Kas tev bija visgrūtākais? Nu, es piegāju par to pie uguns. Tā nevajadzēja, es kā aizrāvos. Kādas problēmas radās? Nekādas, uzvarējām. Laivu braucienā pa Daugavu pārbaudīsim komandas saliedētību un precizitāti, kas kopā noteiks komandas ātrumu.
tev jāpieskaņojas bija pie viņas kā par vēlu. Kā komandas darbs uz ūdens? Tātad, diemžēl nebijām šo mēģinājuši iepriekš. Sākumā nedaudz nebija pareizs ritms, bet jau atpakaļ ceļā sapratām ritmu, sapratām, kā komandēt, kā vadīt. Un ritms bija daudz labāks, arī ātrums bija labāks. Cerams, rezultāts arī būs labs. Nu jā, vienu brīdi izties, ka jums ir katram uz savu pusi. Jā, sākumā tā tik tiešām bija, tāpēc, ka pirmkārt nebija komandieris, un otrkārt komanda nebija īpaši saliedēta. Līdz ar to mēs nezinājām, kā darboties un kā vispār ko darīt. Bet kā jūs sākumā vadījāties? Sākumā, principā, katrs par sevi airēja. Pēc tam jau sapratām, ka vajag komandas darbu, vajag vadīt un visam darīt visu kopā. Skatāmies, kā ir komandai. Izcili. Labāk kā varētu būt un labāk vairs nebūs. Nevienam, protams. Izskatās, ka komanda darbojas diezgan saskaņoti. Kā jūs gatavojaties tam? Mēs vairākus gadus cītīgi sēdējām zālītē un reizē. Cik tas ir svarīgi šādā posmā? Ļoti. Kas ir tas jūsu barvedis? Gars? Raitis Jurēvics. Kā viņš jūs iedvesmo? Morāli uzmundrina, stāsta labas lietas un filozofē. Labākais laiks šajā posmā? Esmu priecīgs, bijām noskaņoti un daži airētāji arī ir komandā. Tā kā centāmies, bet likās, ka būs vieglāk. Tomēr tie airi nav nostiprināti. Likās, ka turpceļā viss gāja gludi, atpakaļceļā kāpēc viens pārstāja airēt? Kas notika? Īstenībā problēma bija tāda, kad traucēja priekšsēdētāju muguru un pārtrauca airēt tādēļ, teica komanda. Bet tas netraucēja komandas garam? Tas netraucēja, tiešām. Glābšanas operācijas uz ūdens ir svarīgi veikt precīzi un ātri, tajā pašā laikā saglabājot mieru. Izstījās labs laiks? Jā, arī tā šķita šosdām atceramies no iepriekšējiem gadiem. Zinājām, kā peldēt, kā ko darīt, kā plostu apgāst un domājam, ka laiks būs diezgan labs. Kā pārējiem komandas biedriem gāja? Arī viens komandas biedrs arī bija no iepriekšējā gada. Viņš bija to redzējis, zināja, kā darīt. Un viens bija jauniņais, bet es domāju, arī tikai visu galā izpildīja diezgan labi. Ja jūs faktiski nododat viens otram tās zināšanas no iepriekšējiem gadiem, jūs jau ne pirmo reizi šeit piedalāties? Protams, jā, mēs visu pārunājam, izstāstam tehniku, kā ko labāk darīt, kādas nianses. Principā ļoti svarīgas tas nianses ir, kur zaudē vai iegūst sekundes viena komanda vai otra. Kur jūs šeit ieguvāt sekundes? Es domāju, galvenais bija ielēcāt ūdenī, nesākt tur plīvināties, bet mierīgi nosverti peldēt, aizspēlēt līdz plastam. Ierāpties iekšā un palīdzēt arī citiem iekāpt iekšā, nevis lai viņi paši mokas un kāpj. Tomēr svarīgs laiks. Jūrnieka centrā lapa pirmās palīdzības sniegšanu pārbaudīsim praktiski. Tomēr arī posma noslēgumā tiesnesis izskaidros komandas pieļautās kļūdas. Скорая помощь, адрес гаражи, центр СЛАПа, человек без сознания. Дышит, не дышит? Дышит, не дышит, дышит. Проверяй. Не дышит, не дышит. Кашляет.
Kā gāja pārbaudījumā? Diezgan labi, īpaši nekā tāda grūta ļoti nebija. Vai bija kādas kļūdas, ko tiesnesis paskaidroja? Nē, nebija. Uzdevums viegls vai grūts? Nu tā, viss normāli. Nu, tur viss bija normāli, satinām normāli, elpinājām normāli, viss normāli. Kādas kļūdas pieļāvāt? Nē, sākumā višķiņ kungs bija sabijies, un tad neuzdevu to jautājumu par to, vai pie samaņas un tā. Tāpēc višķiņ maz kļūdiņi. Bet kļūdas viss izskaidroja, viss ir skaidrs? Jā, protams, viss izskaidroja, viss ir kārtībā. Arī šoreiz vīrusu vilkšana parādīs komandas spēju spēkus saglabāt līdz pašam galam. Cik cīņas aiz muguras jau? 7, laikam, teikt, vēl viena palikusi. Viss uzvarēts? Viss uzvarēts kā viena. Ir vēl atlicis spēka tam nākamajām ciņām? Ir atlicis spēks. Jā, ir. 8. vietā mums ir šogad Roja. Zināms, pārsteigums ir, citus gadus bija labāk, bet kā nu ir, tā ir Ziemeļvalsts ģimnāzija. 6. vieta Jēkabpils. 5. vieta Austrvalsts ģimnāzija. Tagad mums ir finālisti. 4. vieta atlases kārtā ir Alūkstas novada vidusskola. Procēna vidusskola. 2. vieta Madonas valsts ģimnāzija. 1. vieta Ķengaraga vidusskola. Ir aplausi. Finālā tiksimies ar Rīgas Ķengaraga, Madonas, Alūksnes un Brocēnu komandām. Savukārt mēs tiekamies jau pēc nedēļas konkursa 3. atlases kārtā.